Slavētu vārdu Dievu savu, tā skan.
nodegtu ar viesu, Tev vienam, tik vienam par slavu, Tev vienam, tik vienam par slavu. Jā, par šo iepriekšējo dziesmu runājot, tu dzējolītes izlasīju, un es skatos, kas ir autors, tas pats autors, kas dziesmē mans mīļais Dievs. Un tad es aizrakstīju viņam vēstulīti, kas teica, ziniet, Edvīna, jūsu dziesmām ir arī mūzika, un kāds ir pratis uzkomponēt, un pēc tam Anita piekomponēja arī šim dzējolim mūziku, lai iepriecinātu Edvīnu, ka ir kāds, kas prot spēlēt, kāds, kas raksta dzējoli, katram ir savs tas gājums un lietas, ko mēs varam izdarīt, un tā mēs arī satikāmies un sapazināmies, un varam tiešām kopīgi veidot tāds jauks dziesmas. Ja tev dienās šajās, kas tik augstas šķietu, tik lēni iet, vairs nav miera mājās, sirds grib ārā skriet. Un pat paliek skumji, domas bēdas māc, tad tev vajag ātrāk, strauji ārā skriet. Un caur dabas svaigu, tu Dieva bild, un caur dabas svaigu, tu Dieva bild. Ieklausies tad vējā, kas tik jautri šauc, un tik straujā dejā, neredzams, bet balts. Sirds ar tavu sirdī, pieskaras un klāstā, lai tas skaidri dzirdī, ko viņš teica un stāstā, skaļi kliedz un čukst, ka Dievs ar tavu sirdi vienmēr ar tīrums. Saulē pretīm celt, lai tie tev par prieku, zaļot var un celt, lai tie tev par prieku, zaļot var un celt, lai tie tev par prieku, zaļot var un celt, zaļot var un celt. Tagad būs vēl viens Anitas Brīdakas dziesma ar Edvīnu Jansonu vārdiem, un to izpildīs Edgars Jansons, Edvīna Jansona dēls. Viss tās tevī. Dievs, visi mani avoti ir tevi, no, tevis mans prieks, mans spēks,
Dievs, tavu vārdu nesos sevi, es sevi, lai mani nekad vairs nemājorās. Dievs, tikai no tevis mieros rodu, Kungs, tikai ar tevi laimīgs es esmu, tev vienam tas visu, sevi izdodu, no tevis es atņemu dzīvību savu. Dievs, visi mani avoti ir tevi, no tevis mans prieks, mans spēks. Dievs, tavu vārdu nesos sevi, es sevi, lai mani nekad vairs nemājorās, lai mani nekad vairs nemājorās. Mana dzīve ir unikāla, tikai vienīgi ļoti žēl, ka tik vēlu dzīves rudens pusē iepazinu savu glābēju un kungu Jēzu Kristu, kas man izglāba no nāves, dziedināja un tagad mani vada un ļoti, ļoti mīl, tā saka Edvīns Jansons, un seko savam aicinājumam. 2008. gadā pabeidz Eiropas Kristīgā semināra Latvijas vasaras svētku draugu apvienības Latvijas Kristīgās kalpošanas skolas filiāli Jelgavā, saņem 3 certifikātus un diplomu praktiskajā teoloģijā. Arī šodien vēl darbojas kā evaņģēlists, nes gaismu cilvēkiem, palīdz atrast ceļu pie Dieva. Lai mīlestība ir ticība stiprināta un nepazīst vainu. Es ceļinieks šai zemē esmu, viens mirklis mūžībā, kas iet. Man Dievs ir devis elpas dvēsmu, lai spēju līdz saulrietam iet. Es ceļinieks, kas rītos ceļas, no Dieva gaismas dienām irds, no Dieva garas spēku smeļas, vien Dieva spēkā pulkst mans sirds. Es ceļinieks, kas iet caur gadiem, caur nedienām, kas sirdi spiež. Dievs vieglumu dod soļiem maniem, ar cerību pret sevi griež. Es ceļinieks, kas saņem spēku no ticības, ko Dievs man dod. Lai uzvarētu spētu grēku, mans spēks ir vārdā jāatrod. Es ceļinieks, kas dzīvot svēti, ir citiem ceļā jāpalīdz. Mēs Dieva bērni izmeklēti, lai staigātu, kam grūti līdz. Kungs, palīdzi man tālāk doties, līdz dienai, kad Tēvs mājās sauks, vēl ciešāk, Kungs, pie tevis kļauties, kad apkārt dzīves vētras kauks. Paklusēt. Es vēlos kopā ar tevi uz brīdi Dievs paklusēt, lai pilnībā atdot es sevi tev vienam, Kungs, varētu spēt. Paklusēt. Kaut tikai uz brīdi tev vienam, Tēvs, nodoties, lai dziļies justu ar sirdi, cik labi pie tevis ir atrasties.